Ja, kā saka, nav jau tālu jāmeklē. Tā tīri cilvēcīgi, ja man personīgi ir, es nezinu, simpātijas, man teikt, tā, laikam īstais vārds būs žēlums, kaut kāda sirsnība, kaut kāds, es nezinu, tomēr simpātijas pret bijušo valsts vadītāju Zatleru, ja, kā viņam iet, un arī viss tās viņa problēmas, bet no vienas puses, nenoliedzami, kad augstprātība izpaužās, ja cilvēks, nevar apmierināties, vajag vēl dārgāk, un vēl, un presa to, protams, uzpūš, un kā saka, liek visu laiku godinības centrā, bet, fakts kā tāds. Jā, var bišķiņ tā kā, aizlūgt vai žēl, tas cilvēks iekrits lamatās, un citi ar viņu manipulē, varbūt arī viņa alkatība jau, kā saka, ir uzdīgusi un nes savu sēklu, savu ražu, bet, nenoliedzam tā ir augstprātība. Ja tauta ir ļoti liela daļa zem iztikas minimuma, un viens no līderiem vai bijušajiem vai savā ziņā esošais, tur tie miljoni griežās, un, piedodiet, kāpēc vienai citai dāmai jau, laikam, pensijā, vai, es nezinu, man liekas viņa pensijā, tas nebūtu svarīgi, dāmai pensijas gados, kāpēc viņai vajag mašīna nakts redzamību? Es tā domāju, es vēl saprotu, atvainojot man ironiju, ja, kad pusaudzē būtu jāskrien uz randiņu. Un tā viņai vajadzētu to mašīnu nakts redzamības ironizēt, protams. Ja? Bet piedodiet, kāpēc vecai kundzei vajadzīga mašīna nakts redzamības? Kur tā viņa naktī trieksies? Ja, viss tās ekstras un luks, un plus vēl, ja nemaldos arī šai dāmai, tā saucās super. Ja kādreiz bija ekstra mašīna ar apsildāmu sēdekli, ja sēdēja kā uz pannas, to es tā līdz galām neesmu spējis saprast, ja? Bet vēl trakāk tagad visiem vajag mašīnas ar nakts redzamību. Bet piedodiet, kur tad tie cieņamie kungi un tās sirmās dāmas naktī trieksies? Man liekas, tur cits vārds - augstprātība. Ja, tā kā vēlēšanās, es to varu atļauties, man pienākas, es pieprasu, jums varbūt nav naudas brillēm, un tad, paši vainīgi pie tādas varas dzīvojiet, laikā neiztīriet zobus un zāli nenopļāviet. Reņģis esiet pārēčies, paši vainīgi. Bet man vajag mašīna ar naktsredzamību.